Tēvs Gabriels jeb Goderdzī Urgebadze piedzima Gruzijas galvaspilsētā Tbilisī. Kad puisēnam bija 2 gadi, mīklainos apstākļos tika nogalināts viņa tēvs Vasilijs, tāpēc turpmāk tevu pieminot zem devē par Vasiko. Jau bērnībā bija redzams, ka viņš ir Dieva izredzēts. Viņš nekad nerotaļājos kopā ar vienaudžiem. 4 gadu vecumā bez citu pamācības Vasiko no skaistiem akmentiņiem būvēja mājas. Lika tur iekšā sērkociņus, aizdedzināja tos un sauca: šīs mājas ir baznīcas, bet sērkociņas vecas. Reiz mazais Vasiko dzirdēja 2 kaimiņus strīdamies. Viens sadusmojās: tu mani esi nomocījis kā Kristu pie krusta. Vasiko šie vārdi pārsteidza, un viņš uzreiz prasīja, kas bija Kristus un kāpēc viņu sita krustā. Kaimiņš vairījās atbildēt, jo tajā laikā ticība Kristum bija aizliegta, bet kāds cits ieteica: ja vēlies saprast, kas ir Kristus un kāpēc viņu piesita krustā, izlasi grāmatu par Kristus vēsturi. Vasiko sāka krāt naudu. Sakrājis 70 rubļus, viņš devās uz tirgu, bet meklēto neatrada. Jau promejot, viņš ieraudzīja stāvam vīru ar sirmu bārdu. Viņam rokās grāmata ar nosaukumu Jaunā derība. Vasiko prasīja: es meklēju Kristus vēsturi, vai jums tādas nav? Vecāks vīrs atbildēja: tas, ko tu meklē, ir rakstīts šajā grāmatā. Grāmata maksāja tieši 70 rubļus. Nopircis to un jau dodoties prom, tomēr gribēja pārjautāt, vai būs īstā, bet vecais vīrs bija pazudis. Reiz 1. maijā nu jau mūks un priesteris tēvs Gabriels tikko bija nokalpojis liturģiju, gāja garām milzīgam ļaužu pulkam, kas svinēja komunistu darbaļaužu svētkus. Uz ministru padomes ēkas karājās gigantisks Ļeņina portrets ar virsrakstu Slava dižajam Ļeņinam. Skanēja dziesmas, aplausi, izsaucieni. Šis bezdievīgais skats satriec tēvu Gabrielu. Viņš sadabūja patrolēju un sērkociņus, uzlēja portretam un drīz viss pārvērtās vienās liesmās un sprādzienos. Sākās nemieris, kliedzieni, bet drīz saprata, ka vainīgs ir tikai viens mūks, kas sludināja: slava pieder nevis šim vironim, bet Jēzum Kristum, kas uzvarējis nāvi. Tēvu Gabrielu piekautu aizved uz cietumu. Tēvs Gabriels dzīvoja bezdievības laikā, dievnami slēgti un apsargāti, lai neviens tajos neiet, ikonas izmestas mēslu izgāstuvēs. Tēvs Gabriels tās vāca tīri un ievietoja savā pašas celtajā baznīcā, mājas pagalmā. Varas vīriem tas nepatika, un uzceltās 7 kupolu baznīca tika nojaukta viņa acu priekšā. Tomēr ar Dieva žēlastību un brīnumainu palīdzību tēvs Gabriels drīz uzcēla jaunu viena kupola baznīcu, kura tur atrodas vēl šodien. Savu šīs zemes dzīves noslēgumu tēvs Gabriels sagaidīja savā cēlē Tavro klosterī. 1,5 gadu būdams ar laustu gūžu, viņš nevarēja izkustēties no vietas. Cilvēki paši viņu apmeklēja. Īsi pirms nāves viņš palūdza: apglabājiet mani bez zārka, ietiniet maisa audumā, un pats parādīja apglabāšanas vietu. Kādu dienu viņš sacīja: kungs, es tev sekoju no 12 gadu vecuma, esmu gatavs, ņem mani pie sevis. Tā pēdējo nakti pavadot lielās ciešanās, viņš beigās priecīgi smaidot atdeva dvēseli Dievam. Arī pēc nāves tēvs Gabriels turpināja palīdzēt cilvēkiem. Svētais tēvs Gabriel, lūdz Dievu par mums!